piedzīvojumi, un tie nekad neizkaisīs no mūsu prātiem. Kopā esam gan mācījušies, gan blēņas darījuši. Kopā esam izveidojuši filmu par mūsu piedzīvojumiem skolā un ārpus tās. 6. klase! Laiski, draiski! 6. klase! Saprot, noprot! 6. klase! Labākie, viskaļākie! Viktorīnu taisām jums un klāt nākās jautājums. Prezentēsim aši knaši, lai jūs redzētu, cik mēs braši. Beigās teiksim paldies jums, un jūs domāsiet par mums. Klausieties, skatieties, vērojiet, iegaumējiet un darbojieties kopā ar mums. Labdien, mani sauc Rudolfs Jānis Striks, un esmu sportists, nodarbojos ar futbolu, basketbolu, orientēšanos, peldēšanu un šahu un robotiku. Mani nākotnes plāni ir kļūt par profesionālu futbolistu vai basketbolistu. Man līdz šim mani sasniegumi futbolā ir ļoti daudz, tāpēc nevienu neuzskaitīšu. Basketbolā man ir 2. vieta Madonas kausā un 1. vieta Siguldas kausā. Robotikā man ir 3 2. vietas. Mīļākie priekšmeti skolā man ir sports un matemātika. Mīļākais ēdiens man ir suši. Sveiki, mani sauc Endijs, es mācos privātajā vidusskolā Patnis. Man patīk spēlēt futbolu ar draugiem kopā skolā. Mani 2 mīļākie priekšmeti ir angļu sarunu valoda un sports, jo man patīk sportot un spēlēt futbolu, jo es esmu ļoti aktīvs, un angļu sarunu valoda, jo tur var izpausties un runāt angliski. Es nākotnē vēlētos kļūt par labu futbola spēlētāju. Es mācos 6. klasē, nodarbojos ar jāšanu un ar tenisu, brīvajā laikā zīmēju, mīļākais dzīvnieks suns, mīļākā krāsa piparmētru zaļa. Man patīk būt pie dabas, mīļākais priekšmets skolā man ir literatūra. Īsti nezinu, ko es vēl darīšu dzīvē, bet gan es domāšu laiku. Labdien! Mani sauc Rudolfs Ormulis, mācos privātskolu Patnis. Man mīļākie priekšmeti ir angļu valoda, sarunu valoda un matemātika. Mīļākās mantas ir lidināmais helikopters un iPads un telefons arī. Nākotnē gribu kļūt par aktieri. Vēl, kāds man tagad hobijs ir tenisa spēlētājs un tenisu spēlēju mālkortā. Labdien, mani sauc Mārtiņš Jānis Ozliņš, mācos privātajā vidusskolā Patnis. Es nodarbojos ar datortehniku un pēc 6. klases vēlos mācīties Rīgas valsts vācu gimnāzijā. Nākotnē es vēlētos pilnveidot savu karjeru maniem draugiem, uztaisīt kompāniju, programmēt, taisīt spēles un nodarboties ar datorlietām. Mani sauc Lukas Lauškis un es mācos privātajā vidusskolā Patnis. Es mācos arī muzikas skolā un tur es spēlēju mežogu un klavierus. Mežogus jau spēlēju 7 gadus. Man īsti nepatīk spēlēt klavierus, bet ar prieku mammai es sev piespiežu tās spēlēt. Nākotnē es vēlos iestāties labā ģimnāzijā. Nākamgad es vēlos turpināt mežogu spēli un vēlāk iestāties labā orķestrī. Nākamgad es plānoju iestāties labā ģimnāzijā un nākamgad es arī plānoju turpināt mežogu spēli. Pēc tam es grasos iestāties labā orķestrī un apcerot visu pasauli ar savu orķestri. Mans vārds ir Daniels Viesers Melbārds, man ir 12 gadi un es mācos privātajā vidusskolā Patnis. Es eju futbolā, amerikāņu futbolā, kartē un peldēšanā. Man īsti nav tāda liela sasnieguma, bet viens no sasniegumiem ir, ka man kartē drīz būs melnā josta. Es nākotnē vēlētos dzīvot mierīgu dzīvi bez kara un stresa. Man mīļākie priekšmeti ir angļu valoda, sports un matemātika. Vairāk pa mani. Es esmu no Jēkabpils, mans tēvs ir no Amerikas, mamma no Jūrmalas. Man pašam lielais brālis man daudz ko māca. Es nākotnē nezinu, par ko es vēlētos kļūt, bet es vēlētos labi spēlēt futbolu. Mani sauc Rauls Mārtiņš Krūkmanis, mācos privātajā vidusskolā Patnis jau 8 gadus, un šis būs pēdējais gads. Es vēlētos kļūt par slavenu futbolistu, un daļai jau to es sasniedzu, spēlējot Rīgas izlasē.
protams, vēlētos arī spēlēt Latvijas izlasē, bet man vēl ilgi ir jāaug. Man mīļākie priekšmeti ir matemātika, sports un vēsture. Man mīļākais ēdiens suši, pizza, augsts ūdens un sula. Es nākotnē noteikti gribētu spēlēt Anglijas līgā klubā Arsenalā, kas man ir viena no mīļākajām komandām. Es vienmēr neesmu gribējis atšķirties, gribēju būt vienmēr vienāds. Piemēram, ja kāds nopērk saldējumu sarkanā krāsā, man vienmēr arī vajadzēja tādā krāsā. Mani sauc Rauls Roģis un es mācos privātajā vidusskolā Patnis jau 10 gadus, ieskaitot bērnu dārzu. Man ir 12 gadu un esmu 1,69 m garš. Mans mīļākais ēdiens ir suši, bet mans mīļākais dzēriens ir ananāsu sulē glāta. Es vēlos kļūt par šefpavāru vai par juristu. Mans sapnis ir dzīvot Amerikā, Floridas štatā pie okeāna. Mans lielākais sasniegums ir pazust Jūrmalā uz 4 stundām un pēc tam braukt ar glābēju laivu. Manās interesēs ir atpūta un videospēle. Labdien! Mani sauc Kristofers un es mācos Patnī jau 2 gadus. Man ir 13 gadi un es esmu 1,65 cm garš. Mana mīļākās stundas ir sports un matemātika. Ārpus skolas es nodarbojos ar slēpošanu. Slēpošanā man ir ļoti lieli panākumi. Mans sapnis ir kļūt par profesionālu slēpotāju un es vēlētos nākotnē strādāt par programmētāju. Mani sauc Rihards, man ir 13 gadi. Es nodarbojos ar burāšanu, mūziku un ceļošanu. Es burāju mazu laivu Optimistu, kur ir vienvietīga laiva, ar viņu var piedalīties sacensībās un braukāties arī pats. Es spēlēju situmos instrumentus, drīz plānoju arī uzsākt spēlēt saksofonu. Man patīk arī zīmēt, dažreiz animēju. Es vēlos strādāt mazā uzņēmumā, kurš man ļoti patiktu darbs, vai arī strādāt, vadīt lielu uzņēmumu, kur arī man ļoti patīk darbs, kas būtu praktiski mans hobijs. Man mīļākie priekšmeti ir matemātika un māksla. Man arī patīk robotika. Robotikā esmu sasniedzis vairākas 3. un 2. vietas. Burāšanā arī man ir bijušas 1., 2. un 3. vietas. Mani sauc Pauls, mācos privāti vidusskolā Patnis 6. klasē. Es arī mācos Pāvila Jurjāna mūzikas skolā, kur mācos klarnetes spēli. Es brīvajā laikā nodarbojos ar datorzinātni un mūziku. Es nākotnē gribētu veltīt manu laiku un strādāt kā datoru inženieris saistībā ar mūziku. Es vēlētos radīt skaņas, kas nav bijušas pirms tam. Čau visiem! Mani sauc Krišjāns, es mācos privātajā vidusskolā Patnis. Man garšo viss, dzeru arī visu, izņemot alkoholu. Nodarbojos ar sportu, kādreiz ļoti aizrāvos ar futbolu, šobrīd dod priekšroku hokejam. Hokejs tagad ir mana dzīve, treniņi ir katru dienu. Gaidu, kad beigsies skola un varēšu doties uz treniņu nometnēm. Mīļākie priekšmeti man ir vēsture, man ļoti patīk skolotājs, bet es domāju, ka visvajadzīgākie priekšmeti man šobrīd ir krievu valoda un angļu valoda. Sasniegums sportā, vislielākais sasniegums man būtu spēlēt Latvijas izlasē. Nesen atbraucu no turnīra, kurā arī piedalījos zvaigžņu spēlē. Atzīmējos ar 1 vārtu guvumu. Nākotnē vēlos saistīt ar hokeju. Es zinu, ka būs ļoti smagi jāstrādā, bet cenšos tikt augstākajā līmenī. Šobrīd mans sapnis ir spēlēt Kanādā augstākajā līmenī. Jā, tas būs viss. Labdien! Mani sauc Jorens Mullers, man ir 13 gadi un es mācos 6. klasē privātajā vidusskolā Patnis. Skolā mani mīļākie priekšmeti ir sports, angļu valoda, informātika un matemātika. Ārpus skolas es nodarbojos ar e-sportu, un man arī patīk strādāt ar datoriem un elektroniku. Man patīk peldēt un burāt. Laiva, ar kuru es burāju, ir Optimists Lat 83, un es burāju jahtu klubā Angora. Es ikdienā lietoju datoru vairākas stundas. Man arī ļoti patīk spēlēt spēles uz datora. Mana mīļākā spēle ir GTA 5. Kad es pieaugšu, es ikdienā vēlos darboties ar datoriem, kā to gatavotājs, būvētājs, un arī es vēlētos būt profesionāls spēļu spēlētājs. Kad man būs 16 gadi, es sākušu strādāt kā datoru būvētājs. Mani sauc Karlīns, mācos privātajā vidusskolā Patnis. Es esmu peldētāja un peldu jau 7 gadus. Peldu sporta klubā Rīdzene un es piedalos sacensībās. Pēdējās sacensības man bija Valmierā. Vēl es spēlēju klavierus jau 6 gadus, man ir ļoti mīļa skolotāja. Man ļoti patīk ceļot. Es nezinu, par ko es strādāšu, bet es zinu, ka tas būs
saistīts ar medicīnu. Es esmu iedziedājis dziesmu kopā ar Renāru Kauperu, un es kādreiz dzīvoju 5 gadus Amerikā, Milvokī. Man ir māsa un brālis, un viņi ir foršākie pasaulē. Man sauc Meldra, es mācos 6. klasē, brīvajā laikā patīk iet ārā. Es mācos mūzikas skolā, 6. klasē spēlēju violu un klavierus. Man ļoti patīk spēlēt ģitāru un es eju pie vokālā pedagoga. Man ļoti patīk dzīvnieki. Nākotnē gribēšu strādāt par veterinārārstu. Man ir 2 kaķi un 1 suns un 1 jūras cilciņa. Man ļoti patīk ceļot, es brīvajā laikā daudz pavadu ārzemēs. Un es jau 7 gadus pēc kārtas kāpju kalnos. Man ļoti patīk iet uz teātri. Vasarā es strādāju par bērndārza audzinātāju. Mani sauc Ortijas un mācos privātajā vidusskolā Patnis. Ikdienā es pavadu laiku ar draugiem un es nākotnē nezinu, kas es gribu kļūt, bet es noteikti gribu iemācīties vismaz 6 valodas. Un tās ir spāņu valoda, franču valoda, itāļu valoda, angļu valoda, latviešu valoda un krievu. Mani mīļākie priekšmeti ir vizuālā māksla, maitarība un arī sports. Manas labākās draudzenes ir Meldra un Karolīna. Ar viņām es bieži pavadu laiku kopā. Labdien, mani sauc Elizabete. Man Elīze. Mēs mācāmies privātajā vidusskolā Patnis, 6. klasē. Mani mīļākie priekšmeti ir Latvijas vēsture, pasaules vēsture un matemātika. Mani mīļākie priekšmeti ir literatūra un māksla. Mēs abas mācāmies Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Es mācos 6. klasē. Es 7. Man ļoti patīk pavadīt laiku kopā ar draugiem, ģimeni un labāko draudzeni. Es brīvā laiku izmantoju priekš saviem mīļākajiem hobijiem. Jāšanu, dziedāšanu, lasīšanu, rakstīšanu un es rakstu grāmatu. Es vēl neesmu izlēmusi, kādā profesijā strādāšu nākotnē, bet zinu, ka tā būs radoša. Es nākotnē vēlos kļūt par mākslinieci, kā arī par pasaules slavenu rakstnieci. Mani sapņi ir uzgleznot lielu gleznu, kā arī dzīvot laukos. Tā! Tā!